Kā tad viņš atšķirās? Ja diodes un CO2 lāzera gadījumā darba galva kustās pa X un Y asi, tad fiber un mapa lāzera gadījumā šis te lāzers ir novietots iekārtas centrā un attiecīgi šo te leņķi vai griezumu uz malām viņš vai gravējumu viņš izmantos poguļus. Ja mēs jo tālāk no centra mēs griežam, jo slīpāks ir šis te griezums. Diodes un CO2 lāzera gadījumā griezums ir taisnīgs. Šeit jūs varat apskatīties. Mapa lāzeris, tad izstās iekārta pilnīgi savādāk. Tehnoloģija ir pilnīgi savādāka. Šeit tiek izmantot šī spoguļu tehnoloģija, lai mēs varētu gravēt. Kā jau minēju, tad mēs varam griezt arī plānākus metālus. Vēl viena lieta, ko mums papildus iespēja, ko mums dod fiber un mapa lāzeris, mēs attiecīgi varam veikt dziļos gravējumus kokā, misiņā un akmenī. UV lāzeris ir augstais lāzeris. Kas tad ir augstais lāzeris? Attiecīgi šajā gadījumā, ja mēs veicam gravējumu finierī ar diodi CO2 lāzeri, viņš mums veido tumšu apdegumu. UV lāzera gadījumā tas apdegums nebūs tumšs, viņš būs gaišs. Bet tā galvenā lieta, ko tad mums UV lāzeris nodrošina, ir dziļā gravēšana stiklā. Kas tad ir dziļā gravēšana stiklā? Tad mēs ņēmām stikla lodi vai stikla kubu, un mēs iekšā šajā kubā, jebkurā vietā varam iegravēt vai no divdimensiju attēlu vai trīsdimensiju attēlu. Tāpatās mēs varam gravēt uz stikla, mēs varam gravēt pat uz šokolādes, un šī šokolāde netiks izkausēta. Tāpatās arī mēs ar UV lāzeri varam griezt papīru, jo šis papīrs netiks decināts, bet izgriezts. Ja mēs ieliksim papīru, pieņemsim šādā iekārtā, tad 90% ka šis papīrs sāks degt, nevis viņš tiks izgriezt.